sarunu process. Laikam ir ļoti sarežģīti panākt situāciju, ka tā metodika visās dalību valstīs tiks izlīdzināta. Ierēģi nespēja izcīnīt labvēlīgākus nosacījumus mūsu zemniekiem ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijas ekonomikai būtiskā nozare nedod vēlamo ieguvumu. 10 gadus atpakaļ lauksaimniecībā tika radīta aptuveni 3% no Latvijas IKP vai pievienotās vērtības. Šobrīd ir aptuveni 1,5% tikai. Šī tendence turpinās jau uz samazināšanos. Ir valstis, piemēram, Luksemburga, kur lauksaimniecības nozīme ir maza, bet tur ir citas velkošās nozares. Bet Latvijā tā ir viena no ekonomikas kodoliem. Protams, ka Latvija neražos šeit uz vietas tabaku, neaudzēs vai neražos, banānus vai kafiju, bet mums ir negatīva un augoša negatīva tirdzniecības bilance no atsevišķās nozarēs, kas liekas tādas tā kā mūsējās, vienmēr bijušas. Tie ir dārzeņi, tas ir gaļa, un arī nesen, kas parādījies cukurs. Cīņā par savu taisnību Baltie zemnieki palikuši vieni. Bez Igaunijas un Lietuvas Latvija citu valstu atbalsta nav. Zaudēta arī Polijas labvēlība. Nebūs tā, ka mēs tikai lūksim. Mēs pieprasīsim ļoti nopietni, pieprasīsim. Noteikti, ka traktoriem atkal izbrauksim uz Rīgu un bloķēsim ielas. Es saprotu, ka tā būs nekārtība, bet mēs būsim spiesti to darīt. Taču vienkāršā prasība mēs gribam vairāk nenostrādās, saka Eiropas komisijā. Mūsu politiķiem ir jāmāk ar skaitļiem, ar datiem pierādīt, kādā veidā viss tagad notiek Latvijas laukos, ka zemnieku dzīve ir ļoti sarežģīta, ka viņi nav apmierināti ar šādu dzīvi, ka Latvijas zemnieki, īpaši jaunie cilvēki, brauc prom. Un ja to visu pierādīt nevis emocionāli, bet ar skaitļiem, ar faktiem, tad es ļoti ceru, ka Latvijas balss tiek sadzirdēta. Dalībvalstu ministri priekšlikumus apspriedīs jau nākamnedēļ, 20. oktobrī. Tieši tad politiķi uzsākšot cīņu par savu valstu zemnieku interesēm. Latvija! Lietuva! Šobrīd iesaistās politiķi, un tagad Latvijas liktenis, Latvijas zemnieku liktenis ir viņu rokās. Vairāk nekā 80 000 zemnieku saimniecību Latvijā liktenis tagad gulstas uz Latvijas politiķu spējām aizstāvēt savas valsts intereses. Svetlana Leitāna, Roisbrants, LNT. Jā, bet pagaidām uz politiķu spējām kaut ko izdarīt ārpus Latvijas un lobēt mūsu zemnieka intereses Briselē diezko cerēt gan nevajadzētu. Jo redz, politiķiem pietrūkst spējas pašiem ar sevi tikt galā. Un visiem šiem procesiem tepat Latvijā ir atvēlēts viss top augšgals ar 3. vietu sākot. Trīs nedēļas apšaubu.